Es ar galvu pa priekšu metos savvaļā, cīnoties ar dažām no okeāna ekstrēmākajām vietām, lai mēģinātu pats nomedīt sev pārtiku, kamēr zem manis slēpjas milzīgi haizivis. Brāli, tā varētu būt lielā baltā haizivs! Es dodos grūti atrodams milzu mēnesi zivs meklējumos. Tas burtiski ir pats dīvainākais dzīvnieks, kāds jebkad redzēts, un viņš tā kā apmet kūleni. Lai noskaidrotu, vai ir iespējams noķert, notīrīt un pagatavot kādu no šiem okeāna milžiem, un tas sākas tieši tagad. Es un puiši, mēs šodien esam kārtīgi pacīnījušies, un mums šobrīd notiek viena no trakākajām dienām. Mums ir Dastīs, un mums ir Maiks šeit. Uzbrukuma plāns ir šāds, puiši. Mēs vienkārši gribam redzēt, vai varam šeit noķert zivis un izdzīvot tikai no okeāna. Mums ir harpūnas, mums ir makšķieceres, mums ir suns. Šis ir Grits Dandijs. Labi, mēs tieši tagad lēnām tuvojamies šai vietai, un es domāju, ka mēs metīsim ankuru. Kā izskatās, draugs? Kā viss tur izskatās? Puiši, mēs tieši šeit pamanījām lielu haizivi. Brāli, tā varētu būt lielā baltā haizivs. Tā izskatās diezgan iespaidīga. Mēs viņu redzam tieši šeit. Mēs tagad atstājam haizivu aiz muguras, puiši. Mēs dosimies gar krastu tālāk. Tā ir diezgan iespaidīga haizivs. Paskatieties uz šo reliefu tieši šeit, puiši. Tas ir vienkārši trāks. Acīm redzot, šī ir kā militāra sala. Un šos puišus patiešām ir izdzinuši no viņa makšķerēšanas vietas, jo viņiem vajadzēja bombardēt salu un šaut un darīt tam līdzīgas lietas, puiši. Tā kā jā, cerams, ka mūs te nesabombardēs, kamēr mēs mēģinam noķert kādu zivi. Labi, viss kārtībā! Hei! Labi, puiši jau ir saģērbušies. Viņi tikko ir ielēkuši ūdenī tur aizmugurē. Jūs redzat, ka man ir uzvilkts roņa tērps. Ir laiks doties ūdenī, paskatīties, vai varam dabūt kādu ēdienu. Aiziet mazais. Huhu! Ak, Dievs! Oho, tajā alā ir kādi 50 omāri. Tikko atgriezos no mūsu pirmās rīta niršanas un paskatieties uz šo te bonito. Bonita un maz sargo. Es tiešām esmu galīgi apjutis te ārā, puiši. Es nezinu, kas pie vēlna. Pat puse no šīm zivīm ir, kad es esmu zem ūdens.
Tāpēc es saucu puišiem, ui, kas ir tā sarkanā lieta, kas ir tā sudraba lieta un viss pārējais. Bet beigās es dabūju šo te īstu veča lomu, pilnīgi episki. Mums jau ir dažas zivis uzskaitē, bet tās nav tās sugas, ko mēs gribam. Sievas ir saspringtas. Puiši dod vaļā, dara to, kas mums visvairāk patīk. Ķeram zivis, laužam sirdis. Aiziet. Labi, man šķiet, ka viens no puišiem atkal noķēra zivi. Tā nu tas ir. Tā ir kaliko asaris. Patiesībā es nezinu, cik vecs tu domā, ka šī zivs ir, bet nē, tās aug lēni. Tā droši vien ir kādus 20 gadus veca. Skaista izskata zivs. Paskaties uz tās muti. Tā ir kā liela spaiņa mute. Jā, tas ir līdzīgi kā lielmutīgajam asarim. Mēs vienkārši braucam gar krastu šobrīd. Tas tiešām izskatās kā no jūras laikmeta parka. Tas ir neprātīgi. Es domāju, ka mēs tagad nirsim pavisam jaunā vietā. Mēs meklējam citu zivi. Tikko piestājām pavisam jaunā vietā tieši aiz mums. Tur ir pāris dažādi punkti un ēsma vienkārši tur stāv. Un mēs vienkārši strādājam ar šīm 3 vai 4 dažādām ēsmas vietām. Parasti viņi vienkārši peld cauri, vai arī mēs viņiem metām crackpipe. Šie mazie puiši. Jā, es uzmanīgs, kad runā par crackpipe, brāli. Aiziet, iesim ūdenī, puiši, paskatīsimies, vai varam kaut ko dabūt. Ak, mans Dievs! Vai jūs redzējāt tos tuņķus, kas peldēja garām? Viņi bija apmēram tik lieli. Tas bija traki. Viņš to ir izdarījis. Skatieties uz šo. Jā. Mums būs jāatzīmē šī suga kā atrasta. Burtiski man ignorēja pats lielākais tuncis, kādu jebkad esmu redzējis, puiši. Viņi vienkārši ienāca un bija īsti milži. Labi, es un puiši esam piedzīvojuši vienu no episkākajām dienām. Mēs esam niruši. Mums ir dažas no labākajām Kalifornijas zivīm kastē, bet diena vēl nav galā. Mums ir viens uzdevums, viena lieta, ko mēs esam vēlējušies izdarīt. Labi, mēs dosimies māju ceļā. Mēģināsim atrast kādu molu, jeb saules zivi un paskatīsimies, vai nevaram tajā iedzīt šķēpu. Es vienmēr esmu gribējis pamēģināt tādu. Hei, vai tu kādreiz esi ēdis šādu pamēģinājis? Nē, es esmu skatījies tik daudz video, ko cilvēki Japānā un citur to griež un mēģina. Tātad šie zivi puiši, šie milzīgie saules zivis, viņi sēž uz ūdens virsmas un ēd, ko medūzas. Jā, būtībā viss stulbākais dzīvnieks pasaulē. Ir burtiski video, kur roņi pienāk un izkož gabalus no galvas. Es domāju, mēs tikko vienu pārbraucām pāri. Pat ceļam ārā mēs vienu pārbraucām, kad braucām prom no šejienes. Puiši ir uzvilkti, mēs dosimies pēc saules zivs. Aiziet! Aiziet, dabūsim viņus. Acīm redzot, puiši saka, ka tās ir vienas no visbiežāk sastopamajām zivīm šeit. Jūs tās redzat visu laiku. Viņas ir visur. Šeit tās ir pilnīgi legāli ēšanai un visam pārējam. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs iesim nošaut vienu, padaršosim un paskatīsimies, kāda tā ir pēc garšas. Un ja mums patiks, tad tas būs mūsu mazais noslēpums, puiši. Labi, tieši šo mēs meklējam. Mēs tieši tagad esam pamanījuši vienu no šīm milzīgajām saules zivīm. Jūs varat viņu redzēt. Viņš ir tieši šeit blakus laivai. Viņš pagriezīsies sāniski, viņš apskatīs to un bums, mēs viņam trāpīsim.
Mēs nezinām, vai tas vilks ļoti spēcīgi. Mēs nezinām, cik liels tas būs. Tāpēc mēs vienkārši pārliecinamies, ka vismaz neesam pārāk vāji un nezaudējam šo ieroci. Vienmēr ir labāk būt piesardzīgam. Šis ir kā suņzobu tuncis, kur mēs laižam ārā aizmugurē. Principā tā tas ir. Un mēs šausim saules sivi. Jūs, puiši, varbūt domājat, kāpēc mēs tik daudz smejamies. Tas ir tāpēc, ka zivs, kur mēs šausim, burtiski ir pats dīvainākais dzīvnieks, kāds jebkad redzēts. Es nevaru sagaidīt, kad šo zvēru uzvilksim uz klāju un parādīšu jums. Tas būs traki. Droši vien tāpēc sievietes dzīvo ilgāk par vīriešiem, vai ne? Droši vien, bet es tam ticu. Mēs tāpat to darīsim. Aiziet! Vai šķēps izgāja cauri visam? Mums ir saules sivs! Es dodos lejā! Mēs viņu ceļam augšā. Ak, mans Dievs, tas tiešām ir traki. Puiši to izdarīja. Mēs to dabujām ārā no laivas aizmugures. Es tam trāpīju ideāli notrošu šāvienu. Mēs dabujām to mūlu. Lūk, dāmas un kungi, tas ir mūla. Puiši to ir izdarījuši. Tas ir uz laivas. Tev noteikti jāapskat šis dzīvnieks cilvēku. Sāksim ar muti, paskaties šeit, tam ir galva. Tikai māte varētu mīlēt šo radījumu. Es tev saku, paskaties uz šī radījuma muti. Tas ir traks, un tam ir divi lieli tādi kā spārni, kā redzi. Un tieši ar tiem viņi pārvietojās pa ūdeni. Un viņiem praktiski nav astes. Jā, šeit āda ir gandrīz kā haizivs āda. Bet šeit aizmugurē tā ir ļoti slidena cilvēka. Wow, tas ir traki! Paskaties uz šitā radījuma muti. Dastīs te ir vienkārši lielisks pavārs. Un viņš man pat stāstīja, ka vēlas izdot pavāra grāmatu par to, kā pagatavot šādas lietas. Dažas no dīvainākajām radībām uz zemes. Tātad te mēs esam, draugs, dīvaināku par šo te īsti neatradīsi kāds sākums. Tātad tas būs ideāli tev, brāli, tu varēsi mēģināt pagatavot kaut ko ar šo. Brāli, man jāsaka, tas bija izcils šāviens no manas puses, brāli. Tas iespējams bija sliktākais iespējamais noturošais šāviens. Cik tur bija? 3? Tur bija 3, jā, un es tiešām izvēlējos mazāko, jo es negribēju nevienu no lielajiem. Tie izskatījās patiešām biedējoši. Aizpeld prom, un tad viņš tā kā apgriežās un sāk griezties. Jā, brāl, ja mēs to palaidīsim garām, tad man tiešām būs problēmas. Tas ir lielākais mērķis uz planētas Zeme. Izdarīts. Jā, Džeki. Paskaties uz šo absolūto skaistumu. Es nezinu, ko tu darīsi ar šo brāli, viss kārtībā. Man ir viens lūgums. Visi komentāros tagad rakstiet. Saules zivju slēpkavas, Džeki, mēs esam nomedījuši saules zivi. Urā! Viņš pilnībā izbauda to, kas būs traki. Redzēt, kā izskatās šī gaļa, kāda tā ir pēc sajūtām, vai tā ir mīksta, tā ir kā. Tā kā sviestaina. Tiešām? Jā. Tūlīt būs kārtīga sviestaina gaļa. Wow, paskaties uz šo gaļu, brāli! Kas pie velna? Wow, paskaties uz gaļas krāsu, brāli! Tagad tā ir gandrīz spilgti balta, puiši. Vienkārši ņemiet vērā, ka šīs zivis pārsvarā ēd medūzas. Tāpēc mums nav ne jausmas, kāda izskatīsies gaļa. Droši vien būs ļoti dīvaini. Tā ir trakākā gaļa, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Kas pie velna, brāli? Paskaties uz to gaļu. Tā ir kā želeja. Paskaties, kā tā kustās. Jā, tev jāēd šī cietā daļa.
Pat suns slēpjas, viņš negrib ar to neko kopīgu. Viņš tāds, jā, tas nav priekš manis. Sirds turpat tu var redzēt, ka tā vēl pukst. Šim ir tik daudz gaļas. Tā ir kā želeja, tā ir kā, zini tos, kā sauc to burbuļtējas lietu, ko tu dabū no Japāņiem? Boba? Jā, tas ir kā boba tēja. Mēs tūlīt ieiesim piestātnē. Mums ir bijusi viena no trakākajām dienām, un tad mēs mēģināsim šo saules zivi. Jums vajag redzēt, kā tā garšo, tāpēc tiksimies tur. Aiziet! Labrīt jums visiem! Vakar pēcpusdiena kļuva tik traka, cilvēki. Satraukuma līmenis bija tik augsts, ka nolēmu atgriezties šajā furgonā. Puiši, šeit esmu palicis Amerikā, kamēr ceļoju apkārt. Un es vienkārši gribēju pagaidīt un sākt rītu ar svaigu prātu. Un ko mēs darīsim? Mēs uzreiz ķersimies pie tām zivīm, ko vakar noķērām. Es nezinu, kāda būs šī izgājuša. Patiesībā man ir mazliet bail. Puiši, es nemelošu, bet ņemsim to ārā un sāksim gatavot, sāksim apskatīt šo gaļu. Hei! Oh, nepamanīju jūs ar puiši, ar manu draugu. 5 kilo vai 10 kilo saules zivju. Un šī ir tikai kāda 4. daļa no dzīvnieka. Vai jūs jokojat? Paskatieties uz šo lietu! Es jūtos kā asiņainais Ziemassvētku vecītis ar savu maisu. Mēs patiesībā esam atdevuši daudz gaļas prom, un arī Dastijs to ir paturējis. Viņš ir īsts meistars šefpavārs, tāpēc viņš to gatavos. Liels paldies tiem puišiem, kuriem tiešām vajadzēja doties prom. Bet ja jūs vēlaties apskatīt Dastija un Maika lietas, es atstāšu viņu sociālos tīklus tieši zemāk. Labi, šī noteikti ir viena no trakākajām gaļām, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Tātad šeit ir tāda kā skrimšļa kārta. Šī acīm redzam ir kā saules zivs ārpuse. Un tad jūs varat redzēt šeit iekšpusē. Te ir tāda kā kārta, kas gandrīz pēc želejas tekstūras jūs to varat redzēt tieši šeit. Un es domāju, ka tieši šī ir tā daļa, ko tev patiesībā tagad vajadzētu ēst. Dažās pasaules vietās tas patiesībā ir delikatese. Un, piemēram, 18. gadsimtā Japānā, acīm redzot, tu pat varēji maksāt nodokļus ar saules zivi. Es nezinu, vai man tas tagad izdosies, bet es novēlētu, lai tā varētu. Šiem saules zivi puišiem patiesībā ir viena no mazākajām smadzenēm dzīvnieku valstībā. 200 kg dzīvniekam puiši viņu smadzenes sver tikai apmēram 5 gramus. Viņi ēd medūzes, viņiem mutē 4 mazi zobiņi, un viņi patiesībā var izaugt līdz 3 metriem garumā un 2,5 tonnām svarā. Šo saules zivi šeit ir tik daudz šiem puišiem. Viņi burtiski teica, ka katru dienu redz 100 no tām. Un es nekad speciāli neiznīcinātu dzīvnieku, par kuru uzskatu, ka tas ir apdraudēts vai kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši tā sagadījās, ka viss sanāca kopā un mēs ēdam saules zivi. Tām ir gandrīz tādas kā spuras, kas palīdz tām pārvietoties caur ūdeni. Paskaties uz mani, es esmu tāds dīvainis. Mums ir gaļa. Tā ir gandrīz pavisam balta un želejveidīga pēc tekstūras. Šī ir ārējā skrimšļa kārta, ko var redzēt tieši tur. Tas ir saules zivs mola. Un turpat blakus ir mūsu parastās zivs. Tāpēc jūs varat redzēt atšķirību. Šī ir ļoti balta, mīksta, bet šī joprojām ir skaisti balta ar tādu kā parastas zivs tekstūru. Un mēs vienkārši izspiedīsim šo sulu visam pāri, kā redzat turpat. Mēs vienkārši visu to ieliksim tur iekšā, jo mēs ļausim tam pastāvēt apmēram 15-20 minūtes un visa sula iesūksies. Svētais, svētais. Es jau lūdzu Dievu, lai nenomirtu, bet cerams, ka gaļa izcepsies. Mums ir sīpols, mums ir tomāts, mums ir avokādo, sāls, pipari, un mums ir arī mūsu zivs tepat. Un visbeidzot, lai visu pabeigtu, mums ir Chick-fil-A mērce. Tu joko? Tie skaņas efekti, brāli, aitas galva, nekad neko tādu neesmu ēdis. Aiziet! Tas tiešām ir traki, cilvēki, es tam dodu 10 no 10. Tas ir 10! Tas ir 10 laiks molas zivs, jeb saules zivs. Labi, pamēģināsim, lai iet lejā. Godīgi sakot, tas ir patīkams. Cilvēki tam īsti nav izteiktas garšas. Tas vienkārši izkūst mutē. Jēla saules zivs, lai iet lejā. Godīgi sakot, tie ir labs, brāl. Es jūs mīlu, puiši, un es nenormāli mīlu saules zivi. Jūbi, jūbi, tu esi jūbi, jūbi. Kurš būtu domājis, ka stulbākais dzīvnieks būs viens no gardākajiem? Lūdzu, parādiet savu atbalstu, nospiediet patīk un abonējiet, ja jums šis patika. Un tiekamies nākamajās savvaļas piedzīvojumā. Šihu! Šihu!